Sveiki visiem! Prieks jūs redzēt pirmdiena vai arī kāda cita diena, ja skatāties ierakstā. Edgars Suntāls un man ir priekšlikums, draugi, lai arī ko jūs darītu, uzvarat tēju, kafiju, paņemat pauzi, kādu pusstunda, un, manuprāt, ļoti vērtīgas atziņas, domas, pārdomas par to, kā būt efektīvam vadītājam, kā būt efektīvam darbiniekam uzņēmumā. Tā kā, ja jūs esat vadītājs, jau šobrīd pārdošanas vadītājs vai struktūra vienības vadītājs, tas ir priekš jums. Ja neesat vadītājs, tad kādu dienu iespējams būsiet. Tā kā tas, ko mēs šodien runāsim, ir ļoti vērtīgi un svarīgi un fundamentāli vajadzīgi. Tā kā mans priekšlikums paņemat pauzi, pusstunda laika, Edgars Suntāls, efektīva vadītāja patiesības. Un ja jūs mani dzirdat, redzat, tad tradicionāli ieliekat komentārā ķeksīti, smaidiņu vai vienalga ko, lai mēs esam uz viena viļņa. Ja? Ir skaņa, ir bilde, tad ejam uz priekšu. Ļoti vērtīgs, manuprāt, projekts. Kā būt efektīvam mūsdienu pasaulē. Dace, labrīt, lieliski. Dace žetons, protams. Nu ko, un pirms mēs sākam, kolēģi, iespējams, mēs vēl nekad neesam tikušies, un tradicionāli šīs ir lietas, ko es parasti saku savā vizītkartē, kad manā tādā profesionālajā dzīvē ir 3 lietas, ar ko es īpaši lepojos. Pirmā no šīm lietām ir mani skolotāji, pasaules gudrākie prāti savā nozarē, tur, piemēram, Brians Tracy's un Richards Bandlers un Jordans Belforts un citi, par tiem citā reizē, bet jāsaprot, ka es gribētu teikt, cieniet savus skolotājus un atrodiet sev līderus un iedvesmas avotus un piemērus, un tas patiesībā palīdz. Nākamā lieta ir mani klienti. Čau visiem, sveiciens maniem klientiem, arī tiem, kuriem es esmu sliktais. Man ir arī tāda pieredze, kad es esmu saviem daudziem esmu palicis kā sliktais. Par to mēs arī drusku parunāsim šodien. Arī tiem visiem sveiciens un arī ar tiem visiem, ar kuriem man ir nācies strādāt, apmēram kā 200 uzņēmumu darbinieki un neskaitāmas kompānijas uzņēmumu. Tātad, jā, un trešā lieta, ar ko es īpaši lepojos, ir manas profesionālās neveiksmes, feili, ja tā var teikt, un caur tiem mēs mācāmies. Neviens cilvēks profesionāls nav izaudzis uz aplausiem. Mēs mācāmies, kā es parasti saku, pateicoties slapjās lupatas efektam, kad tu dabū pa seju ar slapjo lupatu, un tad tu piecelies, un tā ir tā labākā mācības stunda, piecelšanās. Ja, neviens nav izaudzis par vadītāju vai par profesionālu pārdevēju nepieceļoties, ja, tātad piecelšanās. Ejam uz priekšu, tātad efektīva vadītāja patiesības. Jā, tad mazliet vēl par mani, šīs ir manas grāmatas, šie ir mani klienti. Ja mēs gadījumā neesam tikušies, tad, kā jau teicu, šie ir mani varbūt lielākie tādi klienti, un ar kuriem es tā varbūt īpaši lepojos. Un ja mēs runājam, piemēram, par Mercedes kompāniju, tad gadus, 5, 6 atpakaļ man bija tas privilēģija iedzīvināt iepriekš Dominikas kompānijā pārdošanas procesus, un pēc tam brauc no Vācijas šefs pārbaudīt, un man par lielu prieku visi mani 6 apmācību dalībnieki dabūja Mercedes certifikātus, kas apliecina, ka viņi ir efektīvi. Jā, bet ne par to ir stāsts, ejam uz priekšu. Efektīvs vadītājs, un viena lieta, ko es gribēju pateikt, daudzās apmācībās vai diezgan bieži es esmu tas sliktais, jo reizēm uzņēmumu vadītājs pieaicina mani tādā pārmaiņu procesā vai pieaicina mani, lai sakārtotu lietas, kas uzņēmumā nav sakārtotas gadiem, vai pieaicina mani, lai pateiktu kaut kādu ziņu, ko viņš pats negrib vai negrib pateikt, vai viņam ir bailes pateikt.
Un tad viņi pieaicina Untālu, un man ir tādi pāris gadījumi bijuši, kad es esmu nolikts tā kā pa vidu starp komandu un vadību, un tad es gribētu teikt, ka neaiciniet mani dzēst ugunsgrēku. Tā nav laba sajūta. Strādājam kopā, tad saliekam galvas kopā un veidojam šo izaugsmi kopīgi un atrodam saskarsmes punktus. Tad tas sanāk, tad tas reāli sanāk, tad visi ir laimīgi, bet vienalga tad diezgan bieži Untāls saņem sliktas atsauksmes pēc apmācībām, tāpēc, ka Untāls nodod ziņas, par kurām mēs parunāsim, un tās ziņas nevienmēr patīk darbiniekiem. Ne ziņnesis, ja? Un tās ir lietas, par kurām mēs šodien arī parunāsim. Tā ir daļa no efektīva sistēmas, no efektīva komandas darba. Ja? Tātad es esmu sliktais, es to zinu, un tur patiesībā arī ir tas spēks. Pārmaiņas nenāk viegli, un jo lielāka ir problēma, jo vairāk tas sāp, un tāpēc es to saprotu, un mans ieteikums ejam uz priekšu kopā un veidojam kopīgas komandas darbu. Ja? Labi. Jā, maza reklāmas pauze, pirms mēs ejam tālāk, tad mums šodien ir pusstunda laika, vairāk mums nav par efektīvu vadītāju, varbūt minūtes 40, bet ja mēs gribam iet dziļāk, tad lūk, nākamnedēļ mums sākas jauns nodarbību cikls, saite ir šeit, gan par vadītāja domāšanu, gan par uzņēmumu sakārtošanu, gan par biznesa procesiem. Tas mums sākas nākamnedēļ, patiesībā jau pavisam drīz. Labi, iesim tālāk un darbojamies. Ja? Tātad 3 svarīgākie elementi uzņēmumā, 3 svarīgākie biznesa efektivitātes elementi, par ko mums ir jāpadomā. Ja jūs esat vadītājs vai būsiet kādreiz vadītājs, paturiet šo prātā, 3 lietas, kas satur kopā efektīvu uzņēmuma procesus. Tā ir sistēma, tas ir pārdomāts modelis, kādā mēs atrodamies. Ja, tā kā to ietas rūpnīca, ja, tur ir katrs atrodas savā vietā un katrs atbild par savu mikrosfēru, ja, un tā ir tā pievienotā vērtība. Viens atbild par iepriekšējā kolēģa darbu un viens par 2, par 3, par 4, par 5 un kopā mēs uzbūvējam pārdomātu formātu. Par to mēs citreiz parunāsim. Kompetences, tas nozīmē, cik efektīvs tu esi iekš sistēmas kā vadītājs, kā darbinieks. Sistēma ir pamatā, pēc tam ir mana efektivitāte, iekš esošās sistēmas, un tālāk ir aktivitātes, tas, ko es daru, kāpēc daru, kā es to daru. 3 lietas. Man ir sistēma, es esmu efektīvs iekš šīs sistēmas, un man ir konkrētas mērķiecīgi pārdomātas aktivitātes, tas, ko es daru. Ja? Un to mēs iesim uz priekšu un pastāstīšu mazliet precīzāk, bet pavisam īsi, tātad, kā jau minēju, vadītāja kompetences, neviens nav piedzimis par vadītāju. Es atceros, es kādreiz strādāju farmācijas kompānijā, Šveices farmācijas kompānijā, sāku kā aģents, gadus 5, 6, neatceros, 6 vai 7 gadus es biju aģents. Vienā brīdī es biju labākais aģents un pelnošākais un tā. Un tad kaut kad man iecēla par vadītāju, par pārdošanas vadītāju. Un tad es vienā brīdī no labākā aģenta kļuvu par sliktāko pārdošanas vadītāju manā galvā. Ja? Un saprotat to niansi, ka vadītājs jau nav vizītkarte. Vadītājs ir atkal kompetenču kopums un izpratnes apjoms, ja, un tas ir atšķirība. Tā ir, es pieļauju, ka es neesmu vienīgais, ielieciet, kolēģi, ķeksīti, ja kādreiz esat bijuši līdzīgā situācijā vai pazīstat kādu, kurš ir iecelts no labākā pārdevēja, no pārdevēja amata kļuvis pēkšņi par vadītāju, un tu saproti, tad ir neveikla pauze. Jā, tā notiek, un jāsaprot, ka
Tur vienmēr uzņēmuma iekšienē ir tāda dilemma pieņemt jau nosacīti gatavu vadītāju no ārpasaules vai izaudzināt savējo par vadītāju. Mans ieteikums audziniet savējo par vadītāju, bet esiet gatavi investēt viņā vadītāja veidošanā, jo neviens nekļūst autopilotā ar pirmdienu par vadītāju, tas ir atkal savs formāts, modelis un par to mēs arī tūlīt parunāsim. Ja? Tātad, kas ir svarīgi, un to arī teicis viens no maniem skolotājiem, Brains Treisijs, ka neatkarīgi no tā, kāda tev ir profesija, vai tu esi grāmatvedis, šoferis, vai pārdevējs, vai vadītājs, ikdienā mēs izmantojam 6 līdz 8 kompetenču kombināciju. Tās ir profesionālā kompetenču rāmis, kas ļauj mums būt efektīviem vadītājiem, pārdevēji, vienalga profesionālās kompetences. Jā. Un kas vēl ir svarīgi, ik viens no mums ir tikai vienas kompetences attālumā, lai divkāršotu savu efektivitāti. Viena lieta, viena kompetence, kuru man vajag nospodrināt, un tad es kļūstu divkārt efektīvs. Tas pats attiecās par vadītāju vai par pārdevēju, nav svarīgi viena kompetence. Visas kompetences ir elastīgas. Nav tā, ka kāds ir piedzimis labāks vai sliktāks, vai tie ir darba materiāls. Tā kompetence ir darba materiāls. Mums jāsaprot, ja es gribu būt labāks kādā profesijā, es sāku strādāt ar kādām konkrētām kompetencēm. Tas arī viss, es atrodu vienu un sāku ar to strādāt. Un tad es kļūstu labāks tajā darbā, ko es daru, caur vienu konkrētu kompetenci. Ja? Un ja mēs paskatāmies, tad šeit es esmu apkopojis tādas kompetenču modelis, kompetenču rāmis, kur ir salikts gan personības kompetences, gan vadības, gan saskarsmes, gan profesionālās, un tad no šīm, te noteikti vēl šo modeli var papildināt, bet tad šeit no šīm kompetencēm mēs sastiķējam kopā kompetenču apli, un tad tur būs tās 8 kompetences, ar kurām mums nāksies tikt skaidrībā. Un caur to mēs kļūstam labāki. Mēs nevaram visu, mums arī nevajag, bet mums būs 8 kompetences manā profesionālajā aplī, rāmī, un tad es atradīšu vienu konkrētu kompetenci, ar kuru es sākšu strādāt, un tad es kļūšu labāks vadītājs, labāks pārdevējs, labāks grāmatvedis, bet tas būs caur konkrētu kompetenci, ar ko es sākšu strādāt. Ielieciet, kolēģi, plusiņu ķeksītī, ka uztvērāt to domu. Nav nekāda ezotērika, tas ir vienkārši saprast, kas ir tās kompetences šobrīd vajadzīgas un varbūt arī paskatīties nākotnē, kā pasaule mainās un kādas kompetences man būs vajadzīgas rītdien un sākt ar viņām jau strādāt šodien. Ja? To mēs varam attiecināt arī uz mākslīgo intelektu un šīm visām lietām. Bet ja mēs skatāmies tālāk uz vadītāju, uzņēmumu vadītājs vai komandas vadītājs, tad atkal, kā jau teicu, neviens nekļūst par vadītāju ar vizītkarti un ar pirmdienu, bet šeit ir tas fundaments, šeit ir tā kompetenču piramīda, kādā mēs kļūstam efektīvi vadītāja amatā. Ja mēs sākumā iemācāmies vienkārši izdarīt lietas, fiziski izdarīt, kā vadītājs to dara, nevis kā es darīju iepriekš, bet fiziski izdarīt lietas. Nākamajā, tad, kad es esmu iemācījies izdarīt lietas, ko dara vadītājs, es iemācos, palīdzu tagad saviem darbiniekiem kļūt labākiem. Tas ir nākamajā līmenī. Darbinieku izaugsmē, tas ir pēc tam, kad es esmu iemācījies tehniskos procesus un bāzes lietas, pamatlietas, tad es palīdzu darbiniekiem augt. Tad 3. līmenī es kļūstu labāks, es sāku strādāt ar saviem mērķiem un savām kompetencēm un savām lietām pēc tam. Un pašā augšā ir līdera biznesa, līdera kompetences, kad es to visu pārējos izdarījis, es ceļu augšā karogu, un saku, hei, līderi, apvienojamies, un tu jau esi nogājis noteiktu ceļu posmu. Šīs ir vadītāju kompetenču piramīdā un veicamo darbu apraksts, un tas prasa laiku. Neprasiet ar pirmdienu no jaunā čaļa būt virsotnē. Nē, kādam iet ātrāk, kādam lēnāk, bet šis ir tas ceļš, ko mums jāuzkāp, ja mēs gribam kļūt par vadītājiem. Vai uztverēt domu, nāciet, tu piedalies joprojām
Pārējie kolēģi vai sapratāt, ja, tad tas ir tas, kā izaug vadītājs caur kompetencēm un caur mērķtiecīgu strukturētu darbu. Iesim uz priekšu, un tad mēs nonākam pie pārdevēja kompetencēm. Tieši tādā pašā veidā, kas tad padara vidējo statistisko pārdevēju, un tad ir super pārdevējs, ar ko viņi atšķirās, kas ir tā pievienotā vērtība, un tad atgriežamies pie tā, kā es teicu, pie kompetencēm. Šis esmu es kaut kādus gadus atpakaļ, kad es strādāju farmācijas kompānijā, un tad tas bija mani labākie gadi, es teikšu tā, pārdošanā, mani skaistākie gadi pārdošanā. Un es atceros to ļoti spilgti, un tur es izaugu. Un viena lieta, ko es gribētu arī cipariski pateikt, es savā dzīvē esmu klauvējis vairāk nekā 15,000 reizes pie durvīm ar frāzi labdien, man sauc Edgars, jā, un tās ir tās, ka pārdevējs top caur darīšanu, caur klauvējieniem, caur paceltiem telefonu zvaniem, un neviens netop par pārdevēju lasot grāmatas vai klausoties YouTube webinārus. Ja? Pieliekam pie tā. Tā viena lieta. Par superpārdevēju kļūst cilvēks, kurš dara. Un par superpārdevēju kļūst cilvēks, kurš dara, kurš strādā pēc Kaizen principa, maziem solīšiem un katru nākamo reizi labāk par iepriekšējo. This is it. Mazie solīši un katra nākamā reize labāk par iepriekšējo. Ja, tad saprast, analizēt un iet un likt un mazo solīšu princips. Un te nu mēs nonākam pie tā. Šeit ir atkal pārdevēja kompetenci modelis, un te gan jāpiebilst, ka katrā uzņēmumā tā pārdošanas specifika varbūt atšķirās. Šīs ir mans kompetenci aplis, kā es to redzu tādā business-to-business formātā, kad šīs ir svarīgākās pārdevēja kompetences, un problēma ir tad, ja tu nezini, kas ir tavas kompetences, bet tad, kad tu viņas zini, esi sapratis, tālāk ir tavs tiešais vadītājs, kurš palīdz tev strādāt ar šīm kompetencēm un palīdz kļūt labākam. Ja mums šobrīd nav tik daudz laika, lai iedziļinātos, tad mēs varam saprast, un jūs paši, piemēram, varat iedomāties, kas notiek uzņēmumā, ja pārdevējs ir absolūti ignorē plānošanu. Ja, viņš nemāk, negrib, nesaprot vai neiedziļinās plānošanas darbā. Kas notiek, ja darbiniekam ir, piemēram, tā pati kompetence profesionāla ekspertīze? Kas notiek, ja viņš nepārzina savu produktu? Kas notiek, ja viņš nepārzina konkurentu produktus? Kas notiek, ja viņš nepārzina tirgu? Jā, saprotiet, katra no šīm kompetencēm var noraut stopkrānu tavā profesionālajā darbā. Un tāpēc brīdī, kad mēs to esam definējuši, uzmodelējuši un sapratuši, mēs kopā ar coachu vai ar savu pārdošanas vadītāju izveidojam darba tādu jau plānu, aktivitāšu plānu, kurā tad mēs mērķtiecīgi strādājam ar vienu, otru, trešo, ceturto kompetenci iekšī formāta. Lūk, nav nekādu burvju, kā teikt, nūjiņu. Šis ir rāmis, kādā mēs kļūstam par labākiem pārdevējiem, par superpārdevējiem, caur konkrētām kompetencijām un mērķtiecīgām aktivitātēm. Labi, ejam uz priekšu, bet par to atbild vadītājs. Atkal, vai mēs atgriežamies pie efektīva vadītāja patiesībām. Vadītājs atbild par to, lai pirmkārt viņš zinātu savas kompetences, un otrkārt, lai viņš zinātu Jānim, Pēterim, Nikolajam un Annai, kādas ir viņa darba svarīgākās kompetences, un lai kāds ar to strādātu. Ja? Lai kāds katru dienu, day by day, strādātu un palīdzētu Annai kļūt labākai un uzlabot kādu konkrētu kompetenci. Ja, tas nenotiek pašplūsmā, tas nenotiek pats no sevis, tas ir diezgan piņķerīgs darbs, bet tas ir vadītāja pienākums. Zināt, kādas kompetences ir vajadzīgas katrā konkrētā amatā un izdarīt tā, lai katrs cilvēks savā darba vietā kļūst labāks katru dienu kaut par kapeiku kādā noteiktā kompetencē. Jā, piekrītat, kolēģi, ielieciet, kurš piekrīt šai lieliskai idejai. Komentāros, kļūt labākam savā amatā pa maziem gabaliņiem katru dienu.
Jā, un strādāt šādā formātā. Jā, kolēģi, 13 es redzu, ir laiki, patīk jums tā doma, tieši tā. Tas ir tas, kā mēs kļūstam labāk. Nevis tāpēc, ka mēs strādājam tur šajā amatā 15 gadus. Man ir bijis, kā es aizēju apmācībām pie uzņēmuma X, un tur aizmugurē sēž čaļi, sakrustotām rokām, un viņi saka, klausies, Edgars, mēs te strādājam 15 gadus šajā amatā, ko tu mums vari iemācīt, ko tu vispār šeit atnāci. Un tad droši vien man rodas tāds loģisks jautājums, kāds ir, draugi, jūsu progress šo 15 gadu laikā? Kāds ir progress? Kā jūs esat progresējuši šo 15 gadu laikā? Varbūt jūs varat parādīt ciparu statistiku un kāda pēdējā, atkal nav svarīgi, mums neinteresē pēdējie 14 gadi, man interesē šogad. Parādiet savu progresu šogad ciparos, kā jūs esat tagad kļuvuši labāki šajā pēdējā pusgadā. Parunājam par šīm lietām. Man interesē daudz vairāk šī brīža situācija nekā tas, kas bija pirms 15 gadiem. Vai uztvērāt to domu? Tas, ka tu strādā uzņēmumā 15 gadus un sēdi pēdējā rindā, nenozīmē, ka tu esi labs darbinieks, ka tu esi efektīvs darbinieks. Tu vienkārši sēdi tur 15 gadus. Iespējams, varbūt ir savādāk, iespējams, tu esi labākais un tu močī, tu dari, tu plānu pildi un viss notiek, viss tu esi zelts. Bet ļoti reti tā notiek. Čaļi pēdējās rindās patiesībā ir milzīgi jautājums zīme. Tā ir mana pieredze. Dācis saka par perfektu sievu māmu, tieši tā, neviens nekļūst vienā dienā, tieši tāpēc mēs augām, bet svarīgi ir, ka tu nekad nesēdi pēdējā rindā ar sakrustotām rokām. Jā, draugi, paturiet prātā, nekad nesēdi pēdējā rindā ar sakrustotām rokām. Vienmēr sēdi pirmajā rindā un esi atvērts, ja tev atnāk Untāls vai atnāk, nezinu, Igors vai Pēteris vai apsēdies pēdējā rindā un uzdod jautājumu, ko es varu iemācīties. Redz, kur ir atnācis biznesa treneris X, ko es varu no viņa iemācīties. Kas ir tās lietas, ko viņš man var iedot. Kādā veidā es varu kļūt labāks par maziem solīšiem, varbūt par kādām atziņām, bet kā es varu kļūt labāks, pārsēdies no pēdējās rindas pēdējā, no pirmajā, un tad sākas progress. Tā ir, kolēģi, tie, kas sēž pēdējā rindā, kā tur ir? Kā tur ir? Tur ir silta vietiņa, tur viss labi maksā, pēdējā rindā labi maksā. Jā, iesim, kolēģis, priekš, ne par to. Un tagad jūs saprotat, kāpēc Untāls ir sliktais. Jūs saprotat, ja, kāpēc daudzos stāstos Untāls ir sliktais. Redz, ka viņš tā kā liek aizdomāties čaļiem pēdējā rindā, uzdot daudz neveiklu jautājumu. Un arī patiesībā vadītājs ļoti bieži kaut kā neaiztiek tos čaļus pēdējā rindā svētā miera labad, bet mans ieteikums, viņus vajag papakstīt un vajag arī vadītājiem pašam saprast, ko šie puiši dara pēdējā rindā. Ir kāds vadītājs, kolēģi, ir kāds vadītājs, iekomentējiet, ko jūs darat ar čaļiem pēdējā rindā, kā viņiem tur klājas tagad mūsdienās. Labi, ejam uz priekšu. Tu esi tik labs, cik labi ir tava efektivitāte, personīgās efektivitātes sistēma un cik spoži mirdz tavas kompetences kopā ar tavām acīm. Ja tavas mirdzošās acis ir palikušas pelēkas un tev visi pofīgi, tad ir problēma. Un varbūt iespējams tev nekad arī acis nav mirdzējuši, bet pārdošanas darbā čaļi ar mirdzošām acīm norauj jumtu. Ja tev nemirdz acis un tu strādā pārdošanā, tu neesi savā vietā, mana pārliecība. Pārdošanā labākos rezultātus un efektīvākos rezultātus gūt čaļi ar mirdzošām acīm. Competitive advantage. Vai ne? Tu pieklāvēji pie klienta, hei, Edgars, man patīk mans darbs un es mīlu šo nozari, man patīk tas, ko es daru, un klients, hei, bāc, tas tur kaut kam ir jābūt, tur acīm redzot, ir kaut kāda vērtība, tas cilvēks ir savā vietā. Ja? Ķeksīts komentārs, smailiņš par, vai uzdarāt to domu, ja, tad ejam tālāk.
Par sistēmu mēs šoreiz nerunāsim, mums nav tam laika, tad sazvanamies, kā uztaisīt efektīvu sistēmu, bet es varu iedot, kur ir šī šeit viens instruments, mākslīgā instrumenta tools. Ar šo jūs varat spēlēties un būvēt sistēmas, jaukt ārā, likt kopā, modelēt. Viens lielisks instruments, kā uzmodelēt efektīvu sistēmu un izjaukt un uzmodelēt vēlreiz. Labi, ejam uz priekšu. Tad mums šodien nav īpaši tam laika, bet ja jūs redzat, ka jūsu sistēmā ir kaut kur defekts vai sistēma buksē vai nekad nav bijusi efektīva sistēma, nākat ciemos, nākamnedēļ mums ir sākas 10 vai vismaz 10 nodarbību cikls, kur mēs kopā ar mākslīgo intelektu būvēs biznesa modeļus un analizēs un darbosies. Ja? Tā kā, nākamā lieta, skatāties, ko es esmu sapratis. Un man ir arī, privilēģija būt neirolingvistiskās programmēšanas trenerim un mācīties pie pasaules gudrākiem prātiem, pozitīvo pārmaiņu, psiholoģiju. Eksistē tāds termins kā uzmanības fokus, jo vairāk uzmanības fokus sasaucās arī ar tādu terminu kā funkcionālais aklums. Funkcionālais aklums, tas nozīmē, jo vairāk mēs dzīvojam kādā slēgtā vidē, jo sliktāk mēs redzam, jo ilgāk mēs dzīvojam slēgtā vidē, jo grūtāk mums ir saprast realitāti. Mēs paliekam pašpietiekami kaut kādā savā slēgtā pasaulē, un tur bieži vien rodas problēma, ka mūsu slēgtā pasaule neatbilst kopējai realitātei. Un tāpēc ļoti bieži vien ir tas fokusa problēma. Mēs ne tur skatāmies. Mēs esam pieraduši skatīties, un mēs turpinām skatīties. Ziniet, kāds ir dārgākais teikums biznesā? Mēs tā vienmēr esam darījuši. Otrs dārgākais, mūsu biznesā tas nestrādā. Šitie ir divi teikumi, kas ir sačakarējuši entos biznesus. Ja? Mēs tā vienmēr esam darījuši, un mūsu biznesā tas nestrādā. Tad, kad kāds tev saka, hei, pamēģini, paskaties. Ja? Uzmanības fokus, sapratāt to domu, tu ne tur skaties. Tu skaties tur, kur tu parasti esi skatījies, un iespējams kādreiz tur kaut kas ir sanācis. Bet tagad pasaule met tādus kūleņus, kad tu vairs nevar atļauties skatīties tur, kur tu skatījies parasti. Tur vairs nav naudas. Ja? Sapratāt to domu. Uzmanības fokus. Atvērta domāšana, dažādas patiesības, jautājums, hei, mēs vienmēr esam skatījušies šeit, varbūt ir vēl kaut kur skatās citi, kur tā pasaule tagad mainās, kā mēs varam paskatīties un atrast vēl citas durvis, kurās varētu piklāvēt, un uzmanības fokus. Ejam tālāk. Vēl viena dziļa patiesība, man tas ir ļoti daudz palīdzējis, lai pietiek drosmes atteikties no paterniem, jeb domāšanas algoritmiem, kas nesniedz rezultātu. Lai pietiek drosmes paskatīties citur, lai pietiek drosmes atteikties no lietām, no paterniem. Mēs domājam noteiktojos algoritmos, mēs tā esam pieraduši domāt. Un mums nepietiek drosmes atteikties, tāpēc, ka tad, ja es atteikšos, hei, man būs jāsāk kaut kas darīt, man būs jāsāk, un tā rada diskomfortu. Tā ir. Kolēģi, kam otrā pusē, kam vēl patīk šī lieliska atziņa, ielieciet ķeksīti komentāru. Manuprāt, šis citāts ir pelnījis ovācijas. Mūsdienās tas ir tas, ko mums vajag ietetovēt un uzlikt priekšā uz sienas, lai pietiek drosmes paskatīties citur, lai pietiek drosmes atteikties no lietām, kas nesniedz rezultātu. Kā es parasti saku, ja tas, ko tu dari, tavā dzīvē nerada prieku, nerada naudu un nedod tev brīvību, tur ir problēma. Tātad, ja tev nav prieka, tev nav naudas un tev nav brīvības, tad tie ir 3 elementi, kurus vajag vienmēr paturēt prātā. Ja kāds no šiem 3 elementiem nav,
tad restartē sistēmu, paskaties, kur ir prieks, kur ir nauda, kur ir brīvība, ja? Un mēģini un atrod, un tas nav tāds ideāls modelis, tas ir reāls funkcionējošs formāts, kurā mēs nonākam, un mums ir prieks, mums ir nauda, mums ir brīvība. Ja? Un tas ir tāds, kaut kādā brīdī mēs to izveidojam. Labi, ejam, Dacei patīk. Paldies, ejam uz priekšu. Vēl viena patiesība, draugi. Tev nevajag vairāk informācijas, tev nevajag promptus, 1000 promptus GTP, tev nevajag krāt promptu dienas grāmatu, tev vajag vienkārši izlemt. Mums pietiek informācijas, mums par daudz informācijas, mums vienkārši trūkst drosmes un trūkst izlēmības kaut ko darīt. Tā kā liekat malā promptus, jā, viņus vajag pakustināt un parunāt, bet this is it, mēs parunājam ar intelektu un ejam darīt lietas, mēs parunājam ar intelektu un tad ceļam telefona sasodīts klausuli un zvanam klientam. Tur ir tā problēma. Uzdot jautājumus, mums pietiek drosmes, bet pacelt klausuli un piezvanīt reizēm nepietiek. Un tāpēc Untāls šeit parādās. Es gribētu būt jūsu starpnieks, draugi. Starpnieks starp mākslīgā intelekta promptiem un telefonu klausulas pacelšanu. Ja? Man sauc Edgars Untāls, esmu biznesa treneris un certificēts neirolingvistiskās treneris un hipnotiskās komunikācijas meistars. Eksistē tāda lieta. Tas ir tas, ko es teicu, kā pacelt klausuli, kā noskaņoties darbam, kā būt efektīvam, kā sakārtot savas domas, kur atrast drosmi, kur atrast pārliecību, kā saprast, kur ir rezultāts, kā saprast, kur ir nauda. Ja? Tā ir, kolēģi. Piekrītat, ir tāda plaisa starp zināt, ko darīt un pacelt pakaļ no divāna. Jā, ejam, kolēģi, tālāk, ja atļausiet, mums ir pēc pusstundu jau esam drīkst, ja ir vēl laiks, kolēģi, paņemat vēl vienu kafiju, uzvārat, mēs vēl neesam pabeiguši, mums vēl ir svarīgas lietas, ko es gribētu iedot, ja gadījumā jūs neesat vadītājs, tad pasauciet savu vadītāju pie telefona, tagad pie ekrāna, lai viņš paklausās, paskatās. Manuprāt, vērtīgas lietas, ko es savā pieredzē esmu atradis un sapratis. Labi, tātad ejam uz priekšu. Pareto princips. Šis ir visu laiku vērtīgākais uzņēmēja darbības princips. Šis ir visu laiku svarīgākais un vērtīgākais likums, ko mums vajag saprast un izmantot. Ja? Kā tas izskatās dzīvē? Tas dzīvē izskatās šādi. Ja, tad dzīvē tas izskatās šādi. Un tas lielā mērā sasaucas arī ar uzmanības fokusu. Un šie cipari mazliet var atšķirties atkarībā no biznesa specifikas, bet konceptuāli tā ir taisnība. 20% klientu mums nodrošina 80% naudas uzņēmumā. Top klienti, svarīgākie klienti, 20% klienti mums atnes 80% naudas. 20% produkti mums atnes 80% naudas. Ja jums ir noliktava kaut kur stoks aizmugurē, vienkārši uztaisiet checklistu un saskaitiet, cik naudas dod katra produktu kategorija, un tā ir fantastiska atziņa. Hei, šis konkrētais stūrīts man dod 80% peļņas, un tad tu domā, kāda mārot, kāpēc man ir vajadzīgi vēl 80% no precēm, ja tā ir iesaldēta nauda, jo iespējams, nezinu, skatāmies, domājam, nākamais 20% aktivitātes dod 80% rezultātu. Tieši tā, ja mēs strādājam pārdošanā, tad tur ir konkrētas aktivitātes, ko es daru, un tad no 10 aktivitātēm 2 ir daudz svarīgākas par pārējām. 20% aktivitāšu dod 8% rezultātu. Un tad mēs nonākam arī pie darbiniekiem, ja mums ir pārdošanas komanda, vai vispār komanda, tad mēs saprotam, ka šajā komandā 20% darbinieki nodrošina 80% rezultātu, piemēram, nezinu, no rezultāts, protams, mēs skatāmies, ka mēs to rezultātu varam interpretēt kā pārdošanas rezultāts vai
naudiskā izteiksmē. Ja? Un šeit ir uzmanības fokus. Šis ir tas, ko vadītājam vajag paturēt prātā. Koncentrēties uz svarīgākajiem klientiem, kas dod lielāko naudas apjomu, uz svarīgākajiem produktiem, kas dod vairāk naudas, darīt pareizās lietas, kas dod vairāk rezultātu, un strādāt ar labākiem darbiniekiem. Ne tā no tiesa, ka jāstrādā ar visiem darbiniekiem, ir jāpaceļ roka. Es gribu kļūt labāks. Es teiktu tā, tie, kas strādājat ar tiem, kas sēž pirmajās rindās, tiem ir prioritāte. Uzņēmumu vadītāji strādājat ar tiem, kas sēž pirmajās rindās, tiem ir prioritāte. Un tad tie, kas pēdējās rindās, lai paši izlēm, vai jā, kā dzīvot tālāk. Tas ir mans redzējums. Paturiet to prātā. Pareto princips nav mans izgudrojums, bet šādi tas izskatās dzīvē. Make it or live it, vai kādu tagad pareizi tā. Ja? Paturiet prātā. Šis ir ļoti, ļoti svarīgi. Kuram vēl patīk Pareto princips, kolēģi, čatā? Ielieciet ķeksīti, Dacē, visi pārējie, kas piedalās. Pareto princips, nekā nav dzīvē vērtīgāk par Pareto principu. Nākamā lieta, kolēģi, kas vadītājiem ir jāsaprot, un es tev šodien arī čatā liku, Facebookā liku dažas idejas, kur tā nauda atnāk, kolēģi. Daudzos uzņēmumos ir pārpratums. Daudzos uzņēmumos, nezinu, kāpēc ir nesaprašanās. Un nesaprašanās ir ļoti vienā konkrētā lietā. Nesaprašanās ir šajā attēlā. Nezinu, kāpēc vadītāji ir aizmirsuši vai nekad nav zinājuši, ka nauda atnāk ar izējošajām aktivitātēm. Tikai un vienīgi izējošās aktivitātes ienes naudu. Jā, tad izējošā aktivitāte. Mēs nosūtām klientam e-pastu. Mēs nosūtām viņam piedāvājumu. Mēs paceļam telefonu klausulu un apzvanam savus klientus. Mēs paceļam pēcpusi un aizejam pie viņiem ciemos. Mēs darām izējošās aktivitātes, un tur atnāk nauda. Nekā sarežģīta, bet es saticu tik daudz uzņēmumu, kur šitas attēls ir, nezinu, kāpēc paslēpts dziļākajā atvilknē. Un tas, kas notiek, ir šis. Tas, kas notiek pārdošana vai uzņēmumā, nav pārdošanas nodaļas. Nav fiziski, kaut kādā brīdī vai arī kaut kādā veidā pārdošanas nodaļa ir transformējusies par zvanu pieņemšanas un e-pastu pieņemšanas nodaļu. Un tā nav pārdošanas nodaļa, draugi. Tā ir klientu apkalpošanas nodaļa. Ja mana darba diena paiet pieņemot zvanus un pieņemot e-pastus un taisot piedāvājumus jau ienākošiem gataviem klientiem, tā nav pārdošana. Tā ir klientu apkalpošana. Jā, draugi, ielieciet komentāru, ka jūs uztverāt to domu. Un tad arī nomainiet šiltīti, draugi, uz durvīm. Nomainiet šiltīti no pārdošanas nodaļu uz klientu apkalpošanas nodaļu. Ja tas nav pārdevēja darbs, tā ir klientu apkalpošanas pienākums apkalpot ienākošos zvanus un e-pastus un nodrošināt viņiem to, ko viņi grib. Tāpēc, skatieties, es atkal runāju sliktas lietas, pareizi, draugi, tādā biznesa domāšanas līmenī. Es runāju sliktas lietas, tāpēc, ka pārdevējam, kurš ir pieradis apkalpot e-pastus un zvanus, kad parādās untāls un saka, draugi, stopit, jums vajadzētu piecelt pakaļu un aiziet pie klientiem, viņi sāk skandelēt un apspļaudīt untālu un rakstīt sliktas atsauksmes par to, ka untāls ir atnācis viņa dzīvi čakarēt, bet untāls ir pieaicināts, piemēram, uz uzņēmumu, kurā pārdošana ir kļuvusi par klientu apkalpošanu. Un tā tas nedrīkst turpināties manā izpratnē, jo tur naudas nav. Mums vajag
Drīz chatbots to visu darīs. Ienākošais piedāvājums autopilotās sapakos un izdarīs ienākošais piedāvājums. Es gaidu to laiku, kad ienākošos e-pastus apkalpos chatbots un vienkārši atradīs stokā pareizos produktus un aizsūtīs klientam atpakaļ, kad nevajadzēs tur cilvēku. Jā, cilvēks strīpiņu pārdevējs sākas ar izējošajām aktivitātēm. Jā, uztvērāt to domu. Un te ir tā, reizēm tā izpratne, tā kompānija uzņēmumas tā kā varbūt pazaudēts uzmanības fokus starp pārdošanu un klientu apkalpošanu. Tā kā, nē. Te ir vajadzīga transformācija, un tā ir tā sāpe. Te ir vajadzīga sāpīga pārēja, ja mēs to esam pazaudējuši. Un tāpēc ejam uz priekšu, paturot šo prātā. Ja? Nākamā lieta, kas vēl sāp, un man ir, kā teicu, man ir milzīga privilēģija vai tāda bijusi iespēja strādāt farmācijas kompānijā un saprast, ko nozīmē sistēma. Un es jau daudzus gadus strādāju tagad kā biznesa treneris, un es vēl nekad nevienā uzņēmumā neesmu redzējis tik efektīvus pārdomātus procesus, tik efektīvus loģiskas strukturētu sistēmu, kā tas ir farmācijas kompānijā. Un viena lieta, kas satur kopā efektīvi funkcionējošu uzņēmumu, ir disciplīna, korporatīvā disciplīna. Un tas ir tas powers, un tur ir tas spēks, un man arī vienā citā nodarbībā uzņēmums uzaicināja uz apmācībām, un pirms tā mums bija tā kā pārruna, un tad vadītājs teica, Edgar, viena lieta, varam sarunāt, ka tu nerunāsi par disciplīnu, tu uztais mums treniņu, bet tu nerunā par vārdu disciplīnu. Mums tas nepatīk, mums te iepriekš bija viens cits kolēģis, un viņš runāja par disciplīnu, un viņš tika nomētāts ar akmeņiem. Sapratāt to domu, bet es tā kā drusku sagremoju šo ideju, bet es mēģināju saprast. Es viņiem skaļi neteicu, ka tas kolēģis, kurš tika novērtēts ar akmeņiem, visi cieņu viņam, jo bez disciplīnas nav rezultāta. Un atkal mēs kā vadītājs, kā uzņēmums gribam būt efektīvi un pārdot daudz, un būt efektīvi, un darīt lietas, un pacelt to karogu, yes, bet tu nevari pacelt karogu, ja peles dejo pa galdu. Ja, un tu nevari būt efektīvs, ja čaļi pēdējā rindā buntojas, ja katrs dara tā, kā viņam ienāk prātā, ja katrs nāk uz darbu, kad viņam patīk, un es nezinu, varbūt kādā radošā reklāmas aģentūrā tas varētu nostrādāt. Šitā te čaļi dejo pa galdu un vadītājs blakus un visi laimīgi, varbūt, nezinu, bet ja mēs runājam par pārdošanas uzņēmumu un efektīvu tādu biznesa sistēmu, kamēr čaļi dejo pa galdu, tikmēr ir problēma. Visiem vadītājiem problēma, shareholderiem problēma, šīdiem čaļiem, kas dejo uz galda, arī ir problēma. Viņiem ir garlaicīgi, viņiem nav ko darīt, viņi ir aizņemti. Ja, viņi aizņemti ar savām štelēm, un tā ir tāda, varbūt, nepareizs uzmanības fokus. Jā, sapratiet, draugi, ielieciet plusiņu, kurš piekrīt par to, ka bez disciplīnas nav naudas. Ir tāda vēl bez manis, kurš uzskata līdzīgi, ka bez disciplīnas ir problēma. Ja, lai nav tā, ka es tas vienīgais, kurš pārstāv disciplīnu. Ja? Ir sasodīti grūti koncentrēties darbam un pelnīt naudu, kamēr peles dejo pa galdu. Un paturiet šo prātā. Tiekat skaidrībā, kurš jums tur dejo uz galda un kurš sēž pēdējā rindā un vispār, kāpēc šeit cilvēks šeit atrodās. Un tad, kad jūs esat tikuši ar to galā, tad ir tas sākums, nulles līmeņa domāšana, kad mēs esam sapratuši, kurš dara ko šajā uzņēmumā. Ja? Labi.
Nākamais ir CRM sistēma. Ik pa brīdi mēs vēl joprojām saskaros, mēs to darām Excelī un tā tālāk. Tas nav vairs tas gadsimts, kad mēs savas darba lietas glabājam Excelī vai Wordā vai kā savādāk. Tātad ir jābūt kādai nebūt CRM sistēmai. Un kāpēc mēs to izmantojam? Pirmā lieta, ko mēs izmantojam, kā jau es teicu, visi klienti nav vienādi. Ir vērtīgāki klienti, kas mums ienes vairāk naudas, un tad ir lojālāki klienti. Un CRM sistēmā katram klientam, 100% visiem klientiem CRM sistēmā ir piešķirts status, viņa biznesa potenciāls. Tur būs VIP klienti, A klienti, B klienti. Visiem, 100% visiem klientiem ir klāt potenciāls un lojalitāte. Cik šis klients man ir svarīgs no biznesa viedokļa un cik viņš man ir lojāls, 2 kritēriji CRM sistēmā. Un caur to mēs varam tālāk domāt sistēmiski un strateģiski, uztverāt domu. Visiem klientiem ir status un visiem klientiem ir piešķirts kods pēc biznesa potenciāla un šī brīža lojalitātes. Ja, un tas ir CRM sistēmā iekšā. Nākamais, redz, ka šeit ir viena izdruka no CRM sistēmas, kad es biju pārdošanas vadītājs farmācijas kompānijā. Andrim ir salikt visa viņa dzīve vienā čartā. Tas nozīmē, ka mēs zinām, cik ir darba dienas, mēs zinām, cik klienti jānovizitē, mēs zinām, cik ir brīvdienas, mēs zinām, cik man ir VIP klienti, cik ir A klienti, mēs zinām, cik bieži mēs pie viņiem ejam. Mēs visu zinām šeit, un mēs visu esam ielikuši, lai Andris neteiktu, ka viņam nav laika. Mums ir 12 vizītes katru dienu, mums ir nezinu, 20 darba dienas, mums ir noteikts apjoms, kas ir jāizdara, un tas ir tas, kā es gribu, kā vadītājs, lai izskatās Andra kalendārs. Un tad, kad ir aktivitātes, tad mēs varam skatīties pēc efektivitātes. Bet šis ir nodrošina, lai mums būtu nepieciešamais izējošo aktivitāšu apjoms. Ja man nav aktivitātes, ja peles dejo pa galdu un nevis taisam 12 vizītes, bet es taisu šodien 6 un rīt es taisu 8, viss game over, ar to viss beidzās, ja? Tad sapratāt to domu. Resursu izmantošana, izējošās aktivitātes un efektīva plānošana. Labi. Tātad biznesa efektivitātes mērījuma, nākamā vadītāja atbildība. Tātad kā mēs mērīsim? Vispār es esmu redzējis kaut kāds, man liekas, 60 KPI, bet KPI biznesa efektivitātes mērījumi, bet šeit varbūt ir tādi, ko es noteikti gribētu, lai jūs paturat prātā, kā vadītāji vai kā pārdošanas speciālisti, face-to-face time. Tas ir laiks, kad pārdevējs pavada tiešā kontaktā ar klientu. Tā var būt vizīte, tā var būt telefona saruna, nezinu, face-to-face time. Izmērāms laiks, kad pārdevējs runā ar klientu. Ja, ciparos izmērāms, un mēs varam redzēt, cik daudz laika mēs pavadām diskusijās, sapulcēs, krāmējot portfelī, darot jebko citu, izņemot tiekoties ar klientu vai runājot ar klientu. Ja? Kā jums patīk šī doma izmērīt laiku, cik daudz laika mēs pavadām. Un tad, kad mēs saprotam, cik daudz laika, mēs sākam saprast, cik daudz laika man vajag vienai produktīvai vizītei. Un ja es redzu, ka es aizņemu 3 reizes vairāk nekā ir paredzēts, es sapratu, ka tur ir defekts. Ja? Tad atkal nākamā zelta formula. Manas izējošās aktivitātes, es vienkārši zinu, cik daudz man vajag izdarīt, tad es tālāk saprotu, cik daudz darījumu es noslēdzu, izdarot šīs aktivitātes, un trešais, kāda ir vidējā darījuma summa. Aktivitātes, darījuma skaits, vidējā darījuma summa. Ja? This is it. Te kaut kur ir nauda. Es daru efektīvi, un es zinu, cik es noslēdzu. Ja mēs iesim uz priekšu, šeit ir gan atkārtoti darījumi, gan klienti apmierināti. Daudz dažādi biznesa mērījumi, bet šeit ir, ja mēs runājam par pārdošanu, tad šeit kaut kur ir zelts aprakts šajos mērījumos. Ja?
Izaugsmes programma, nākamā lieta, uzņēmums kļūst labāks tad, kad kļūst labāki darbinieki. Ja? Uzņēmums kļūst labāks tad, kad labāki kļūst uzņēmuma darbinieki. Ja, un viņi, darbinieki, kļūst labāki tikai tad, kad kāds ar viņiem strādā. Regulāri, dienu no dienas, kāds palīdz viņiem kļūt labākiem. Nevis tikai prasa rezultātu un plāna izpildi, bet jā, Rudolf, tieši tā. Bet ir kāds cilvēks, kurš strādā ar Jāni, ar Zani, ar Pēteri katru dienu un palīdz viņam kļūt labākam. Un tad ir lietas, kur mēs piesaicam, piemēram, jā, tas notiek katru dienu iekš uzņēmuma, ir izveidot šī izaugsmes programma un konkrētas lietas un kompetences tiek attīstītas. Un tad ik pa brīdim uzņēmums pieaicina Untālu, piemēram. Ja, kad ir kaut kādas svarīgākas, kopīgas lietas, ko mēs varam izdarīt, un tas ir ielikts tur iekšā. Tā kā par vadītāju nepiedzimst. Arī vadītājs from zero to hero paiet kaut kāds laiks. Ja, tad stāsts par to, ka vadītājs tieši tāpat sāk domāt kā vadītājs un sāk strādāt un kāpj uz augšu savā efektivitātē. Tā kā palīdziet vadītājiem kļūt par vadītāju, biznesa īpašnieki. Jā, tā ir viena lieliska atkal atziņa kaut kādā veidā. Neatstājiet pauzi starp pirmdienu un jaunu vizītkarti un biznesa plānu izpildi. Palīdziet vadītājiem kļūt par vadītāju. Un nākamais, palīdziet darbiniekiem kļūt labākiem. Tā kā nākamais solis atkal, viņi nekļūs labāki paši no sevis, viņi sēdēs pēdējā rindā ar sakrustotām rokām. Te ir tas coachings, iekšējais darbs, ja, tur nedrīkst būt pauze. Tur ir, piemēram, farmācijas kompānijā ir viens lielisks amats, field force managers. Tas nav pārdošanas vadītājs, tas nav aģents, tas ir pa vidu. Tas ir čalis, kurš iet dubultajās vizītēs, kurš klausās ierakstus, kurš analizē sarunas, kurš strādā ar Jāni, ar Pēteri, ar Olgu, ar konkrētām kompetencēm katru dienu, day by day. Un palīdz viņiem kļūt pa vidu. Tas nav pārdošanas vadītājs, tas nav aģents, field force managers, kura uzdevums ir tieši tā, palīdziet ieviest dzīvē, piemēram, apmācībās, iemācīto informāciju, jaunus instrumentus, jaunas stratēģijas, un viņa uzdevums ir sekot līdzi katra darbinieka izaugsmai, KPI, performancei. Viņš patiesībā ir atbildīgs par plāna izpildi vairāk nekā pārdošanas vadītājs. Field force managers, viņš ir arī coach, droši vien, viņš ir arī izgājis coachinga kursus, viņš zina arī NLP kursus, viņš saprot, kā notiek šī izaugsme dinamika, viņš prot sarunāties ar vadību, un viņš prot sarunāties ar darbiniekiem, un viņš ir labais. Jā, sapratāt, te ir tas missing link, ļoti bieži šis ir tas trūkstošais posms starp vadību un darbiniekiem, nav neviena. Ir HR, varbūt meitene, piedodiet, personāla vadīt. Man patīk jūs sākt par HR meitene. Es saņēmu daudz arī komentārus, nesauciet mūs tā, bet piedodiet, man tā patīk. Ja? Kolēģi, ielieciet, ka jūs sapratāt to domu, trūkstošais posms ir field force managers starp vadītāju, pārdevēju, un ir vajadzīgs kāds, kurš katru dienu tur darbojās. Tā kā, jā, kā jau teicu, mums šobrīd, cik mēs kaut kādu paskaties, gandrīz stundu esam tagad izgājuši cauri šīm lietām, bet mums ir 10 vakari, kur mēs runāsim par šīm lietām, kā būt efektīvam vadītājam, kā sakāt efektīvus procesus uzņēmumā, kā izveidot biznesu no nulles, kā uzlabot biznesu, kurš jau ir izveidots un salinkot lietas. Tā kā mans ieteikums, draugi, redz, kur ir saite, pievienojieties, nākamnedēļ mēs sākam 12 kā minimums vakari, bet es parasti uzlieku 2-3 nodarbības pa virsu bonusā, tā kā mēs iesim dziļi iekšā šajos procesos, un ja jums patika tas, ko mēs šodien izrunājām, tad lieciet aiz auss, un ja jūs neesat vadītāji, tad nosūtiet šo prezentāciju savam vadītājam un pasakiet, ka jums vajadzīgs ir field force managers,
un pasakiet, ka jums jāsakārto procesi, un tur ir entās lietas, kuras sistēmiski ir jāpārskata, lai būtu uzņēmums būtu efektīvs mūsdienu laikmetā. Un ja paši netiekat galā, piezvanat, sazvanamies. Kā teicu, es kā parastais pārdošanas treneris vairs neesmu vajadzīgs pasaulē. Es esmu interesants tad, kad ir jāatrisina kāda problēma, kas ir sasāpējusi. Tad, kad ir jāizjauc sistēmu un jāuzbūvē pa jaunam, tad, kad ir jāieliek iekšā smalkas psiholoģijas nianses, kad ir jāiemācās, jāpalīdz darbiniekiem pāriet jāiemācās pacelt telefonu klausulu un pateikt, labdien, Aleksandra. Kad jāpāriet no zvanu pieņemšanas uz zvanu nodošanu. Make sense? Jā, un naudas tur nav. Zvanus pieņemot, naudas nav. Vai atkal, ja šobrīd vēl ir pieņemot zvanus, tad tas drīz beigsies. Negaidiet, kad apsīks ienākošo zvanu traume. Negaidiet, iemācieties zvanīt paši. Hope is not a strategy. Ja? Svarīgākā lieta. Negaidiet, kad apsīks ienākošo zvanu. Iemācieties pacelt klausulu un piezvanīt saviem klientiem. Un ja kas, sazvanamies. Es esmu biznesa treneris un es esmu ar prieku palīdzējuši. Un jā, reķinaties, ka tā ir tā labā sāpe. Ja? Tur ir vienmēr sāp, transformācija, kad taurenim aug spārnī. Tas ir vienmēr labā sāpe. Čalis, kurš pārsēžās no pēdējās rindas pirmajā, parasti nemaz nepārsēžas, viņš aiziet prom, jo viņam liek apsēsties pirmajā rindā, vai palūdz apsēsties, vai palūdz paskaidrot, kāpēc viņš sēž pēdējā rindā, un lai parāda pēdējā pusgada progresa rādītājus. Viņam visbiežāk nav ko parādīt. Un jautājums vadītājiem, kāpēc tev ir čaļi, kas sēž pēdējā rindā? Jā, un viņiem nav ko parādīt. Ja viņi sēž pēdējā rindā, viņiem ir labi cipari, aleluja, bet ja viņi sēž pēdējā rindā, viņiem nav ko parādīt, tur ir problēma. Vai ne? Paldies, ka atnācāt, manuprāt, lieliska stunda, sūtat vadītājiem šo ziņu. Tiekamies nodarbībās. Mēs tā vidu vēl iečetosim, sagatavošu vēl tikpat lieliskas prezentācijas, mini prezentācijas par to, kā būt efektīvam vadītājam, organizēt sistēmu, procesus uzņēmumā. Paldies, ka atnācāt. Es jūs mīlu. Čau, tiekamies.